Labvakar, mīļās meitenes. Es ceru, ka mani labi redz. Mums ir šis brīnišķīgs vakars, trešdienas mūsu meiteņu sarunām par skaistuma tēmu un brīnišķīgu kosmētisko līdzekli MGL, kurā mēs viennozīmīgi esam samīlējušās. Un viena no tām, kas ir MGLā iemīlējusies, ir Inese Kovaļova, tā esmu es, un es esmu veselīga dzīvesveida konsultante, un šovakar kā jau vienmēr, ar mums būs brīnišķīgā Agnese, un kas ir ne tikai veselīga dzīvesveida konsultante, bet arī vecmāte un 5 bērnu māmiņa. Tā ka uzmanīgi klausamies šo pusstundiņu. Es domāju, ka mums katrai šīs būs ļoti vērtīgs vakars. Nu, un es dodu uzreiz, Agnesīt, tev vārdu. Tev nav ieslēgta skaņa? Ai, paldies. Sveikas visas, labvakar. Jā, es arī esmu tā, kas ir pilnīgi iemīlējusies MGLā. Jau gandrīz gadu, kopš ir jaunais MGLs. Tā kā es ar prieku padalīšos savā pieredzē un pastāstīšu. Tā tad ir sācies augstais laiks, ir sākusies apkuras sezona. Un mūsu āda, diemžēl, ir pakļauta ļoti lielām krasām pārmaiņām. Tātad mēs izejam ārā, vējš, lietus, augstums, ienākam iekšā, un visi šie faktori ādu sausina. Bet mēs gribētu, lai viņi ir ilgāk mitra, un lai mēs vairāk izskatāmies pēc vīnogām nekā pēc rozīnēm. Un, kas tad ir tie faktori, kas ietekmē mūsu ādu? Pirmkārt, tie ir saules stari. Šie īpaši vasarā, kad ir karsta saule, tad ir jāsargājas no kaitīgā, īpaši pa dienu, tad, kad ir stiprā saule, un tāpēc arī dienvidu sievietes bieži noveco ātrāk, jo viņām visu laiku tā kā saules iedarbība. Tādā ziņā atkal mēs esam nedaudz pasargātas. Bet man liekas, Agnes, nav tā, ka tieši ziemeļu sievietes, viņas grib būt brūnas un viņas vairāk sauļojās nekā dienvidnieki. Arī, jā. Un es esmu tā paudze, kad jaunībā bija ļoti modē solārija, un tad es zinu, ka dažas manas vienaudzes ir savītuši stipri ātri, pēc, kad solārijas ir bijis labākais draugs. Nākamais ir mūsu apkārtējā vide, un īpaši dzīvojot pilsētā, kur mums ir apkārt daudz izplūdes gāzes un vispār tā dzīve vairāk paiet telpās, tad tas arī ļoti ietekmē mūsu ādu. Gan elpojot iekšēji, gan tātad ārēji iedarbojoties uz ādu. Tad vēl viens faktors smēķēšana, ja jaunībā dīži nevar redzēt, tad pēc 40 gadiem var atšķirt smēķētāju un nesmēķētājs, jo āda būs pelēcīgāka un tāda netika dzīvelīga. Un tad vēl viens, kā jau es teicu, apkure un kondicionieri, kas ļoti, ļoti ietekmē, un man pašai tāda pieredze, kad es strādāju dzemdību namā, tur ļoti tā mazajiem, lai būtu silts, tur kondicionēja to gaisu, un bija tā, ka pēc 24 stundām bija pilnīgi sasprāgājušas lūpas. Tātad mēs iedomājamies, kāda tā iedarbība, un arī šobrīd daudziem ofisos vasarā ir kondicionieris, ziemā pošās siltie gaisi, un tas ļoti, ļoti sausina mūsu ādu, un līdz ar to, jo viņi kļūst sausāki, jo viņi ātrāk noveco. Un klausies, mēs šeit neesam uzskaitījuši vēl vienu faktoru, man liekas, kurš daudzām ir paši saprotams - uzturs un ūdens. Varbūt tu arī atgādini vēlreiz, ko tas nozīmē mūsu ādiņai. Tātad, jo mēs vairāk uzturā lietojam cukuru un baltos miltus un visu to, kas nav veselīgs, un alkoholu un saldināts dzēriens, jo arī, protams, ka mūsu āda būs neveselīgāka, un tad, ja mūsu organismam kaut kas nepatīk, ko mēs lietojam, tad pirmais, kā viņš to parāda, ir uz ādas. Tāpēc arī ir pumpas, pleķi, tas būs tās izpausmes, ko mēs varam saprast. Un tad mēs bieži meklējam ārējus līdzekļus, kā to notušēt, bet īstenībā jau mums ir jāmaina tas
ko mēs uzņemam. Ja? Jo mēs ēdīsim veselīgāk, jo āda būs skaistāka. Un, protams, kā jau es minēju, ja mēs negribam izskatīties pēc rozīnēm, bet pēc vīnogām, šis klasiskais piemērs, tad mums ir jādara pietiekami daudz ūdens, jo arī pieauguši cilvēka sastāvā tur ap 70% ir tas ūdens, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, jā. Lūk, un tad mūsu risinājums ir M-gēls, un es ar viņu iepazinos pirms gada, tikko iznāca jaunais M-gēls, pirms tam es viņu nebiju satikusi, un tā kā es izlasīju, ka tur ir ļoti labas vielas, kas ādu atjauno, un man kādreiz palika 40 gadi, es tā jūtu, ka bišķiņ kaut kas sāk noslīdēt, un tad es sāku skatīties, cik maksātu operācija, cik maksātu lifting procedūras, un tad es sapratu, ka tas ir pietiekami dārgi, un ka labāk ieguldīt savā ikdienas kosmētikā, un tāpēc M-gēls manā plauktiņā nav tikai ātrā palīdzība, kad ir kaut kāda koduma apdeguma vai kaut kas. M-gēls manā plauktiņā ir ikdienas kosmētikas līdzeklis, ko es lietoju katru rītu un katru vakaru. Un tiešām es jūtu, ka tas rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Ziemā var papildināt arī ar krēmu, īpaši, kam ir sausāka āda. Un mana brīnišķīgā kolēģi, Ines, izstāstīs, kāpēc tad gēls ir tik labs, kas tad viņā ir iekšā, kāpēc viņš tā palīdz. Jā, paldies tev, Agnes. Un tātad M-gēls, ražots Francijā. Šajā gēlā ir ļoti daudz tādu inovāciju kosmetoloģijā. Un vispār ražotājs, kurš ražo, franču ražotājs Trading Point, ir īpašs ar to, ka viņam ir īpaša attieksme pret augiem un īpaša attieksme pret formulām. Un visi augi, kas ir šajā kosmētikā un arī mūsu kapsulās, ir visaugstākās kvalitātes standarti attiecinām. Lūk, un šie standarti mums daudziem ir zinām. Tas nozīmē, ka mēs lietojam drošu pārbaudītu produkciju, un zinātnieki ir rūpējušies par to, lai mums šis kosmētiskais līdzeklis dotu brīnišķīgus rezultātus. Lūk, un ko mēs varam teikt par šo mums jau iepriekšējie gēli bija lieliski, bet šis ir atjaunotais gēls un izgājis ir fantastiska transformācija. Un kas būtu mums vienmēr jāatcerās, tad, kad mēs pērkam jebkādu kosmētiku. Mums kādreiz bioloģijas zinātņu doktora Ilmāra Vīņa teica, atcerieties vienu vārdu – formula. Formula un vēlreiz formula. Visu nosaka formula, gan kosmetoloģijā, gan farmācijā, medicīnā, zālēs, visur, arī vitamīnu minerālu vielu kompleksos. Formula ir tā, kas nosaka to, vai mums būs rezultāts no lietotās kosmētikas, vai nebūs rezultāts. Lūk, un tātad augi, kuri ir šī M-gēla sastāvā, par tiem arī mazliet parunāšu. Un galvenais, kas būtu jāatcerās, ar ko tad īpaši ir šīs M-gēls, ir tas, ka tajā ir hialurona skābe. Mēs visi esam gudras meitenes, mēs zinām, ka hialurona skābīte ir mūsu pašu ādiņā, mūsu ķermenī, un tā ir tā, kuras ļoti, ļoti trūkst, un tā ir tā, pateicoties, kurai mums ir mitrāda un mitrināta āda un līdzena tā ādiņa. Bet, uz vecumu, protams, kad šīs hialurona skābes kļūst arvien mazāk mūsu ādā, mitrināšana notiek arvien mazāk, un mums ir vajadzīgs palīgs. Tad, lūk, francūži ir parūpējušies par to, lai šajā M-gēlā noteikti būtu hialurona skābe. Un vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, arī to es zinu, ka daudzas dāmas zina, ka ir divas dažādas hialurona skābes. Liela molekulārā hialurona skābe un mazmolekulārās masas hialurona skābe. Tik ārkārtīgi gudri un sarežģīti skan, bet jāatcerās, ka ir divas dažādas daļiņas hialurona skābei. Mazākas, sīkākas daļiņas un lielākas daļiņas. Un, protams, kad mēs katru nojaušam, ko katra daļa dara. Ir ļoti svarīgi, lai kosmētiskajā produktā, no kura mēs gaidām mitrināšanu un krunciņu līdzināšanu, būtu abas divas šīs hialurona skābes. Gan mazās daļiņas, gan šīs lielākās daļiņas. Jo lielākās daļiņas mitrinās mūsu ādu no ārpuses, bet savukārt mēs katra zinām, ka viss darbs notiek dziļumā. Un tāpēc ir šīs unikālās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību
tiek šīs hialuronu skābes molekulas sadalītas mazākās sīkākās daļiņās, tādās sīkās, lai tās varētu nokļūt dziļāk ādiņā. Nu, ja varat izlasīt, tad jūs noteikti lasat to, ka tāda, ja hialuronu skābe, tā, kas jau ir mūsu ādā, un plus vēl šīs tās mazās niecīgās daļiņas ir pietiekošā daudzumā mūsu šūniņās, tad ziniet, ko viņas dara? Viņas liek tur dziļumā kārtīgāku darbu veikt citām šūnām. Tas ir tāds signāls, lai ražotu jaunu hialuronu skābi. Un ja tiks ražotu jaunu hialuronu skābi, loģiski mēs būsim gludākas, skaistākas, līdzināsies krunciņas. Un arī papildus izstrādāsies kolagēns, kas mums trūkst uz vecumu, diemžēl, un arī elastāns. Līdz ar to mēs būsim gludākas. Un tā kā tu, Agnes, teici, mēs būsim nevis sažuvušas rozīnes, bet gludas vīnogas. Nu, lūk, tas būtu par šo te hialuronu skābi. Bez tās šajā kosmētikā vēl ir vīģu ekstrakts. Nu, tā ir jaunības formula, peptīdi, ženšeni, visi šie komponenti, kas ir šajā kosmētikā, ir tikai dabas ņemti, dabīgi komponenti. Un, ja mēs varam saukt dažādas šīs sastāvdaļas, bet mums jāatcerās vēl viena lieta, ar ko tad īpaši ir tieši šis gēls un ražotājs, ar to, ka tiek izmantotas dārgas tehnoloģijas, un tas nozīmē, ka augos parasti mēs zinām, ka augi aug dažādos reģionos, un ir reģioni, kuros šie augi ir aktīvāki, un viņos ir daudz aktīvu vielu, bet ne visas aktīvās vielas mums ir vajadzīgas mūsu ādiņai. Tad, lūk, jaunās tehnoloģijas ļauj no auga izņemt ārā tās sastāvdaļas, kuras mūsu ādai nav vajadzīgas, un atstāt tikai tās, kas ir nepieciešams. Vai arī otrādi no auga izņemt tikai to, kas mums ir vajadzīgs mūsu ādai. Nu, lūk, un vīģu ekstrakts, peptīdi, ženšens, ko tas dara? Lūk, palīdz kolagēna veidošanās, antioksidantu aizsardzību. Tad tas, ko arī Agnes stāstīja, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu āda tiktu pienācīgi aizsargāta. Jo, ja tā būs aizsargāta, tad arī notiks mazāk kaitīgās šīs te iedarbības, mazāk brīvo radikāļu kaitēs mūsu šūniņām. Vēl sastāvā ir augu kolagēns, ir arī vēl peptīdi blakus šim te kolagēnam, un tad tie atjaunos mūsu ādas struktūru. Un atkal stimulēs ādā esošā kolagēna un elastāna izstrādi. Tad līdz ar to tas līdzinās mūsu krunciņas un veicinās mūsu atjaunošanos, mūsu ādiņas atjaunošanos. Ja klausījāties nesen vienu raidījumu, kur strīdējās plastikas ķirurgs un kosmetoloģi, tad viņi strīdējās par depantenolu. Pareizāk sakot, viņi abi divi bija vienas prātas, ka mums ir ļoti, ļoti svarīgs, lai mums būtu pantenols mūsu kosmētikā. Un kāpēc? Tāpēc, ka ja kosmētikā nebūs šī pantenola, tad būs ļoti grūti atjaunot mūsu kolagēnu, kas mums tik ļoti trūkst. Nu, lūk, un tātad visi šīs sastāvdaļas arī veicinās epidermis reģenerāciju, tad atjaunošanos mūsu šūniņu un ādas. Un, protams, ka aizsardzība un resveratrols, tās tad ir vīnogas, jūs arī to zinat, un ginko biloba zina, tā ir fantastiska aizsardzība mūsu šūnai. Nu, lūk, es ātrumā izskrēju cauri tieši par sastāvu, bet es varētu ilgi un dikti stāstīt, jo ir ļoti daudz ko stāstīt tieši par šo te gēlu, ko te tas dara. Nu, lūk, un vēlreiz atkārtošu, tā ir mūsu mitrināšana, tā ir aizsardzība, tā ir krunciņu līdzināšana, tā ir kolagēna sintēze un epidermis reģenerācija. Un lūk, bet ir tāds viens kungs, noteikti jūs viņu atceraties, kurš teica tā, ka sievietes skaistums nāk no iekšām. Un tas ir faktors, kuram mums vienmēr būs jāpievērš uzmanība. Un tāpēc es Agnes tev atkal dodu mikrofonu, jo tā ir tava tēma. Tev nav mikrofoniņš ieslēgts? Mēs jau varam, kā zināms, kā es arī iepriekš teicu, tātad smērēt virsū, ko mēs gribam biezā slānī, bet ja mēs nedzersim ūdeni, ja mums nebūs pietiekami labo uzturvielu, vitamīnu un minerālu vielu, tad tas efekts būs ļoti, ļoti minimāls. Ja? Principā mums ir gan no iekšpuses, gan no ārpuses jāpalīdz sev. Ja? Un te mums tā kā atkal nāk mūsu jau zināmais projekta V. Varam doties pie nākamā slaida. Tātad pirmkārt P.
tas ir mūsu mieram, mūsu pret sāpēm, pret stresiem, pret diskomfortiem, jo stress ļoti novecina, un ja mēs stresojam, pirmkārt jau mums ļoti ātri noārdās B grupas vitamīni, visi vitamīni straujāk sarūk, un mēs viņus notērējam, un viņi nepaliek mūsu organismā. Un otrkārt arī mēs tad tā raucam pieri, grumbojam un arī tīri fiziski. Tātad padarām sevi vecāks. Tātad miers visām mūsu šūnām ir mūsu skaistuma priekšnoteikums. Otrais D, tātad detoksikācija. Un atkal, ja mēs nedzeram pietiekam daudz ūdeni, ja mēs neizvedam visus sārņus, tad mēs indējam no iekšpuses savu organismu, un tātad D vajadzētu kursa laikā ik pa laikam palietot, īpaši, kad ir bijis varbūt svētku sezona un vairāk kaut kas ēsts un dzerts, un vajadzētu patīrīt organismu, tad kursa veidā vismaz 2 līdz 4 reizes gadā vajadzētu izdzert detoksu un iztīrīt savu organismu visas šūniņas. Antioks, tas ir tātad ļoti spēcīgs antioksidants un ļoti šis produkts A mums palīdz tīrīt asinsvadus, uzlabot asinsriti. Un ja mums ir laba asinsriti, viņi piekļūst visiem orgāniem, viņi atnes skābekli, viņi apasiņo, tad arī mūsu šūnas atjaunojas ātrāk un mēs kļūstam jaunākas. Produkts N, vai kā mēs mēdzam teikt, Nutrimaks, tur ir ļoti daudz dzels, tur ir daudz B grupas vitamīnu, tur ir kalcijs, tas ir mūsu veselībai un skaistumam, īpaši tām sievietēm, kas šobrīd varbūt aizraujās ar veģetārismu vai vegānismu, tur ir visi vajadzīgie B grupas vitamīni, jo tas mums brīnišķīgi palīdz arī stipriem nagiem, matiem un visam pārējam, lai mēs smuki izskatītos. Klausies, tavs pieminētais dzels, kas ir šajā produktā iekšā. Zinu, ko teica kosmetologu un plastikas ķirurgi. Viņi teica tā, ka mums ir bezjēdzīgi tonnām ēst kolagēnu, ko dara ļoti daudzi cilvēki. Ja mums nav pietiekošā daudzumā C vitamīna un ja mums organismā nav pietiekošā daudzumā dzels, viņš nekad nesintezēsies tā, kā vajag. Jā, tas ir atkal tas pats, tad, kad mēs uzsākam dzert, ir vēlams izdzert visu klasiku, lai mēs iedot organismam visu, kas trūkst, jo dzerot tonnām vienu kaut kādu vielu, mēs viņu vienkārši izšķurājam ārā, tāpēc, ka viņi nespēja uzsūkties bez citām vielām. CH, tātad enerģijai, ļoti labi palīdz pret saldumiem, kam ir saldumu kāri, un, kā zināms, cukurs ļoti bojā mūsu skaistumu un veselību. Tā kā šis te ir lielisks, un jo vairāk kopā ar savu labāko draugu Svelformu, SV, produktu SV, kas šie te divi ir lieliski palīgi vielmaiņas uzlabošanai un pret saldumu kāri, pret pārēšanos, ātrāk iestājās sāta sajūta. Organisms pilnīgi tā kā prasa, ka gribās apēst kaut ko veselīgu, un to es varu teikt no savas pieredzes, un tad nav grūti ievērot šo te salīdzinoši veselīgo dzīvesveidu, un tas nenozīmē, kā mēs vienmēr sakam, tas nenozīmē līdz ārprātam perfektu kaut kādu nenormālu pareizu uzturu, tas ir vienkārši normāli ēst, kā mēs ēdām savā bērnībā. Lūk. Jā, mums vēl ir, paldies tev, Agnes, un mums vēl ir daži produkti, par kuriem mēs droši vien stāstīsim citās reizēs. Bet viens no tiem, kuru šovakar nekādu nevar nepieminēt, tas ir mūsu jaunais, bijušais mūsu vecais mīļais beauty. Tad nosaukums pats liecina par to, ka šis produkts ir domāts skaistumam. Sievietes enerģija, sievietes emocijas, mūsu mitra āda, mūsu gludādi, tas ir šis te beauty. Un tas, ko mēs runājam, viss garšīgais no iekšpuses, jo šis produkts ir bagāts ar eļļām, ar labajiem taukiem. Un tas ir tas, kas mums ir katastrofāli vajadzīgs, jo mēs taču ko darām? Mēs laiku pa laikam tievējam, mēs laiku pa laikam ierobežojam dažādas taukvielas, un kas īsti labi, protams, ka mūsu ādai nav. Tad šeit ir brīnišķīgs eļļu sastāvs, argāneļu, gurķens eļļu, un kas mūs glābs arī ziemā, arī apkuras sezonā.
un arī šis ir tas produkts, kurš jāievēl numuru 1 kā produkts, tad, kad mēs sāksim atkal ceļot un dosimies uz dienvidiem, jo šis produkts sagatavo mūsu ādiņu pret apdegumiem. Un savukārt, ja ir meitenes, kurām ir augstuma alerģija, bet to es stāstīšu kādā citā reizē, es esmu dzīves piemērs tam, kad mēdz būt alerģija uz augstumu, tad šis produkts ir glābējs, jo šajā produktā ir E-vitamīns iekšā. Nu, lūk, un C-vitamīns arī, kas ir ādas turgoram, bet par to citā reizē. Tātad šis bija produkts mūsu skaistumam, šis ir produkts DR mūsu zarnu traktam, kā zināms, skaistums nāk no iekšpuses, un kur tad ir tā iekšpusīte? Tas ir mūsu zarnu trakts, un šajā produktā ir brīnišķīgi probiotiķi. Gribat būs jaunākas, skaistākas, kārtojiet savu zarnu traktu, to teica viena ārste, un ne tikai viena, LV. Nu, šis ir izcils produkts ar antioksidantiem, jo kosmetologu kongresā jau 15 pat vairāk gadus atpakaļ bija runa par dažādiem jauniem produktiem, par jaunām tehnoloģijām. Un tad, kad mums viena pazīstama kosmetoloģija atbrauc no šī kongresa, viņai tika uzdots jautājums, nu saki lūdzu, kas jauns ir kosmetoloģijā, kas tāds ir vajadzīgs, lai mēs nenovecotu. Un viņa teica tā, visu laiku tika runāts par vienu un to pašu. Antioksidanti, gan kosmētikā, gan no iekšpuses. Nu tad lūk, spēcīgākais antioksidants ir šis produkts LV. Nu, saprotiet pašas, mēs esam latviešu meitenes. Nu, LV nosaukums jau vien liecina par to, ka katrai latvietei tas ir vajadzīgs. Un arī, lai strādātu galva un lai mūsu ādiņa būtu gluda, pēc 2 nedēļām noteikti jau redzēsiet rezultātu. Tad jaunības starojums ir no šīta produkta, un NT ir produkts, kurā ir kolagēns iekšā, bet šis ir produkts mūsu locītavām. Nu, bet kas būtu šīta kosmētika un šīta saruna, ja mēs nerunātu par tiem brīnišķīgiem rezultātiem un par to pieredzi, kāda ir mums, jo tāpēc, ka tā mīlestība, kura ir pret šo te gēlu, ir tieši no tiem rezultātiem un lietošanas laikā radusies. Nu, lūk, un tāpēc, meitenes, es došu mikrofonu jums un Dacīta, tev roka pirmajai ar taviem rezultātiem. Paldies, Iresī. Labvakar, meitenes. Tāpat kā jums, man arī interesē skaistums. Es īstenībā, kad biju jauna, kad biju 18, 20, nekad nebiju aizdomājusies, kad kādu krēmu es lietoju. Es ņēmu, var teikt, lētāko, ņēmu dažādus, un tad es īstenībā sapratu, ka pēc 35 gadiem es meklēju kaut ko īpašu priekš savas ādas. Un tad es atklāju, kā Agnesīte teica, pirms gada iznāca M-gels, un es viņu iegādājos un sāku mēģināt, kā saka, sāku eksperimentēt uz savas ādas. Gan dekoltē, gan kaklam, gan sēņai, klāju gan no rīta un vakarā. Un sapratu, ka 1 mēnesi es lietoju, 2 mēnesi, 3 mēnesi lietoju. Man viņš patīk, un es neko negribu īstenībā mainīt. Un tā ir pagājis jau gads, un es lietoju. Un ar laiku es skatos, kad arī mana ģimene ir sākus lietot. Mēs ģimenē esam 6 cilvēki. Tad vienreiz paņem puikas uz kaut kādiem skrāpējumiem, pušumiem smērē, uz apdegumiem smērē. Vienreiz, otroreiz skatos, tas jau īstenībā forši. Tas nozīmē, ka arī ne tikai manam skaistumam, bet arī noder manai ģimenei. Tad vēl arī mazulītiem, kādreiz pampers, tur, nezinu, paberzis ir, apsārtums pasmērēja, gan degunam uzsmērēja kāds, kaut kas tek un pil. Un, jā, bildītē, jo šobrīd redzat, manai meitai bija šajā vasarā tāds kārtīgs kukāņu podums. Un pasmērējām kādu nedēļu un nogāja gan tūska, gan apsārtums, un tas tāds ļoti, ļoti labs un ātrs rezultāts, kad pat cilvēki, zinu, kad nedēļām mokās, lai maņem šo apsārtumu. Kāds vēl labs rezultāts ir tā, ka man ir arī klients, vīrietis, kurš lieto M-gēlu, tas nav tikai sievietēm domāts, lieto arī pēc skūšanās, un lieto arī priekšintīmās zonas, jo atklāts ir tas, ka ir pircis dārgus līdzekļus, ir bijuši labi, bet tad, kad viņš pamēģināja šo M-gēlu, ko es ieteicu, viņš saka, wow, īstenībā fantastisks rezultāts, viņam patīk, sajūtas ir daudz labākas, nekā bija lietojis pirms tam. Nu, tie ir mūsu ģimenes rezultāti un pāris klientu rezultāti. Tā kā došu tālāk meitenēm vārdu. Paldies!
Klausies, Dacīt, klients tavs lieto tikai sejas ādai? Nē, ne tikai sejas ādai, arī intīmajai zonai sāka lietot. Tā kā labs rezultāts arī var droši arī lietot, ja kāds matiņš ir iekais, vai kāds apsākums, vai sausums, arī droši zonai var izmantot. Paldies tev, Dacīt. Paldies. Agnes, tu varbūt vari nokomentēt, kamēr kāda no meitenēm ņem mikrofoniņu. Jā, es arī pēc vaksācijas lietoju MGL. Tavs klientis arī? Man parasti ir līdzi un ir kādreiz klientēm, kad ir jūtīgāks ādas vai pirmo reizi vai kaut kādi ieauguši matiņi, tad es iesaku arī un uzsmērēju pamēģināt. Jā, paldies. Un šis ir lielisks rezultāts. Bildēs viņš izskatās traks. Katrā ziņā tas ir mans draudzenes rezultāts un maziņš pieskāriens latvāņu. Un pirmajā dienā visa āda iekaisusi rokas. Otrā dienā no rīta redzat milzīgs pūslis ar šķidrumu apakšā. Un ko mēs darījām? Protams, ka pirmā ātrā palīdzība mums vienmēr ir MGLs, bet ir vienmēr pilnīgi skaidrs tas, ko Agnes jau teica, ka ir vajadzīga palīdzība no iekšpuses, ir jāiedod viss būvmateriāls ar steigu, daudzumu, bieži. Tātad šie mūsu vitamīni, visi augi, ko mēs dzeram, lai varētu āda atjaunoties, jo virspusīte vien būs par maz. Tā ka tas bija komplektā gēls no virspuses un ļoti daudz produktu, gan antioks, gan nutrimaks, gan detoks, viss pretiekais un viss, lai mūsu ādiņi, lai notiktu reģenerācija. Un, jo tāpēc vēl to, ko es droši vien gribu mums katrai atgādināt par ādu, ja ieraugat pēkšņi, ka jūsu āda paliek sausāka un tā āda nav tik kvalitatīva, tad aizdomājieties par to, ko jūs ēdat un kāds ir jūsu vitamīni ikdienā. Jo ziniet, kā strādā mūsu organisms? Viņš vispirms vienmēr ar visām nepieciešamām barības vielām vispirms apgādās dzīvībai svarīgākos orgānus. Un tā nav āda, tā ir sirds, tās ir smadzenes, un tikai tas, kas paliek pāri, tas pēc tam aiziet mūsu ādiņai. Un tāpēc no iekšpuses ļoti daudz mūsu produktu, burtiski ik pēc stundas, ik pēc 2 stundām pa kapsuliņai, no kādām 4-5 burciņām gēls, laiku pa laiku uzsmērēts, un 10. dienā jau redzēt kādu visam labādiņu, 30. dienā jau pavisam labi, un šobrīd viņai ir brīnišķīga āda, pat nevar, man liekas, ka šobrīd vairs redzēt šo te apdegumu vietu, bet es zinu, ka es esmu redzējis latvāņu rētas, skatījos arī internetā, tad šīs rētas stāv mēnešiem un citreiz pat vairākus gadus un nenoiet. Un ja tās ir tādas atklātas skaistas vietas, kur vēl, ja tā vēl seja ir, tad tas ir traki. Un ja mēs runājam arī par vitamīniem, tad šis ir brīnišķīgs rezultāts gada laikā, lietojot mūsu jau pieminēto veco formulu LV produktam, tad šeit sievietei ir gadu lietot šis produkts, un tāds ir skaists rezultāts tieši ādai, kakla ādai. Un tas nozīmē, ka visi ķermeņa ādai. Tas bija šis produkts, par kuru jau es runāju. Un Agnes, varbūt tu vēl mazliet, un tad meitenes ņemiet arī mikrofonu. Droši. Jā, tātad MGLs arī tā kā ir redzams. Es biju dalījusies ar savu pieredzi. Meitenēm sūtījusi, jo man nav bieži augstuma pumpas, bet tad, kad ir, tad viņas ir diezgan trakas tādas, ka man pat neko, ja ko smērējot, nekas nepalīdz, un pēc tam, ka viņas noiet, pat bez kasīšanas paliek rētas, tādas, ka ādā var redzēt, ka tur ir bijis pušums. Un es jau tā kā vairs pat neko nepērku, jo es parasti zinu, ka man nekas nepalīdz, bet es biju dzirdējusi, ka var to MGL likt. Un es uzmērēju tajā brīdī, kad sāk niezēt, ka tu jūti, ka būs tā augstuma pumpa. Un mammiņa tā arī neizmetās un palika smukā. Tas bija šovasar, bet, kā zināms, šobrīd jāļauj augstuma pumpām izmesties, jo, ja būs augstuma pumpa, tad nebūs Covid. Un par to mēs tālīsim nākamnedēļ, kad mums būs vakars par Covidu. Paldies tev! Vēl meitenes, droši ņemat mikrofonu. Es varu daudz stāstīt, bet droši ņemat. Es varu? Jā, var. Es varu, Ines? Jā, droši varu.
es ļoti mīlu želeju, un man visa ģimene ir izaugusi ar želeju, visi nobrāstie celīši un visas sasitumi, sagriezumi, bet es ļoti ilgi meklēju kādu kosmētiku un ļoti alerģiski esmu uz dažādām kosmētikām. Pat ir tā, kad ir tāda nieze uzmetās, kuri saka, oi, baigi foršā kosmētika, man jāmazgā nost, ja man dedzina. Tad želeja man to ideāli der. Un tas, tad, kad man bija 23 gadu atpakaļ, arī bija psoriāze un bija ļoti daudz skartas tās ādas vietas, es sadziedēju arī šo psoriāzi un arī tāpat intīmajām vietām lietoju. Un arī man vīrietis, tad, ja kaut kāds pušums vai kas, tagad jau viņš arī meklē želejiņu, viņš saka, kur tev tas brīnuma līdzeklis. Un vēl kas ir apdegumi. Tas ir, un vēl par augstumpumpām, ja jūs noskaitīsiet vēl, uzsmērēsiet želeju un noskaitīsiet 3 reizes tēvreiz, tad tā augstumpumpa arī vēl ātrāk pazudīs. Tas ir tāds komplekss no manas puses, ja. Tā ka tas ir viss, arī ja mutē smaganas iekaisušas, arī ir mēģināts. Es vakar apdedzināju mēli ar karstu kafiju, gribēju atzert un uzsmērēju šodien, tas ir uzreiz uz mēles, ja šodien jau es varu runāt, un mana mēle ir vesela un lokana un lunkana. Paldies! Paldies, Sarmīt! Līlīt, pastāsti, lūdzu, kāpēc tev jāpērk jauna želeja? Jā, man jāpērk tāpēc, ka man ir 7 mazbērni un ikreiz gadās kaut kas kaut kuram, cits sasit, cits nobrāž kaut ko, es pati sēžu ratiņkrēslā un citreiz uzsitu kaut ko, bet pēdējo reizi, kad es sataisījos lietot pati, ja, tad manai mazmeitai bija ļoti spēcīgs kakla iekaisums. Tā kā angīna varbūt īsti nebija, bet mēs iztikām bez antibiotikām, jo viņa visādos veidos, viņa smērēja degunā, viņa šķaidīja ar ūdeni dzēra, viņa tāpat tur pa kaklu viņu to gēlu kopā ar, protams, ar vitamīniem, ar LV, ar Paksu, ar Nutrimaksu. Tā kā jā, iztikām bez antibiotikām, brīnišķīgs mūsu M-gēls ir tiešām. Un tagad es pirkšu un sākšu lietot, jo es tik daudz labas lietas te saklausījos, kad es arī tagad lietošu pati. Jā, sejai un vēlreiz meitenes neļēlojiet. Vēl es pateikšu, jums ja kāda no jūs esat sausas ādas īpašniece, tad noteikti pa virsu M-gēliņam ir jāliek dienas vai nakts krēms attiecīgi. Un gēls ir jāliek viennozīmīgi uz notīrītas ādas. Un tikai tad, ja jums ir mūsu švammīts ar konžaku, tad ar tām tīri tādiem. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai šīs te dārgās, unikālās hialuronas kābas molekulas, sīkās, mazās un visi augu ekstrakti nokļūtu tur dziļumā, tur, kur tas viss atjaunošanās darbs notiek. Jo to visu dara augi. Visu šos te brīnumus, par kuriem mēs stāstam, to dara augi. Inguci, tu paņemsi mikrofonu, izstāstīsi par savu draudzeni. Jā, sveiki, dāmas. Jā, produktu es lietoju samērā nesen, kopš decembra laikam, jā. Un arī, mēģinu uz sevīm visu kaut ko. Un arī draudzeni ievilku, bet viņi tikai bērnu vitamīnu ņēmās no sākuma. Bērnam deva. Un ir tā, ka viņš sāka dzert, puikam ir 8 gadi, bet kopš dzimšanas viņam ir astma. Tāda, traka bija forma, jo, kad viņš bija maziņš, ir saukti gan ātrie, gan pa slimnīcām dzīvojās, un arī inhalatorus lietoja. Un tad viņš no decembra lietoja to junioru. Es pa vitamīnu pagaidām, pēc tam par M-gēli, ja? To junioru lietoju. Tad vasarā bija tāds maziņš pārtraukums, un tagad rudenī atkal lietoja, un bija, jau pāris, laikam, nedēļas atpakaļ bija pie doktora pulmonologa, un pārbauda iziet visas analīzes, un alerģija arī viņam bija liela uz putekļu ērcītēm un kaķiem, suņiem. Un tad pārbauda, kad viņam tās alerģijas uz suņiem, kaķiem nav, uz putekļu ērcīti viņam ir vairāk kā puse samazinājusies, un astmas diagnoze saka, ka nav, ka noņēma viņam, ka neizrakst vairs zāles un viss. Un puiku māmiņa ļoti priecīga, kad nav jālieto nekādas zāles, nekāda inhalātora, ka viņš labi viss. Tā, bet viņš arī vasarā ir daudz peldējies pa ūdeni un visu un to vitamīnus. Un neesmu pēdējā laikā redzējis, ka viņš slimo, jo viņš kādreiz bieži slimoja.
Forši, Jā, liels rezultāts. tas tāds, jā. Un pašai draudzenei bija nesen acis plakstiņā iekaisums, tā kā uz miežu grauda, bet viņš nav, tāpēc, ka tāds ciets bumbulis ir iekšā plakstiņā bijis. Un no rīta viņa pieceļās un acis ir aizpampusi tā, ka nevar atvērt, un seja ir pietūkusi un viss. Un es viņai arī iedevu MGL, viņu uzmērē. Nu, es arī brīnījos par rezultātu, tāpēc, ka ļoti ātri 2 dienās viņai pampums nogāja. Nu, protams, viņa dzēra detoksu un vēl arī bērnu vitamīnu pa tām 2 dienām. Jā, un protams, tas bumbulis paliek mīkstāks un viņš tīrās ārā, bet pampums ir nogājis, jā. Jo viņai bija, skatījos to, es sapratu no tevis, ka tā tūska bija riktīgi liela, tā it kā kāds būtu tādu kārtīgu zilumu uz acis uzsīt. Jā, bija liela, viss acis bija ciet, knapi atvēra vaļā. Un saka, 2 dienās nogāja. Tas tā man likās, ka ļoti tāds. Klausies, Inguts, var mēs nākošā trešdienas vakarā palūksim, lai tu izstāsti to savu trako traumu, ko tu tagad ziedē. Nu, es saprotu, ka tev mums ir palikusi dažas sekundītes laika, bet es saprotu, ka tev ļoti labs palīgs ir arī gēls. Ja? Tā ir? Nu, jā, tagad es viņu lietoju bieži, tāpēc, ka man negribās, lai man ir liela rāta, lai viņš dziedējās, bet smuki velkās kopā, jā, es priecīgi. Starp citu, es šodien nogāju pirmos 10 kilometrus. Wow, superīgi, bet nākošais stāsti riktīgi visu savu rezultātu. Meiteni, šovakar mums ir jāatvadās, tūlīt īstenībā aizvērsies ar labvakaru un tiekamies nākamajā trešdienā un visas laipni gaidīts un paldies, ka atradāt laiku mums šovakar noskatīties un ierakstā noklausīties. Uz tikšanos! Atā!